Kultūras rondo. Labdien! Bet pirms tam mēs uzzināsim, kā saulrietu piekdienas vakarā Ventspilī sagaidīs daudz cilvēku, kuriem teātris ir, otrā profesija, tā varētu teikt, jo tur pulcēsies Latvijas amatieru teātri. Un Ventspils pilsētā un novadā līdz 27. jūlijam tiks spēlēti 39 no aizvadīto gadu veiksmīgākajiem Latvijas amatieru teātru iestudējumiem, ļoti dažādi. Turklāt būs arī mūsu kolēģi Ruta Rikša, bet šodien pirms salidojuma studijā runāsim ar Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvi Daci Vilni un Ausekļa Limbažu teātra režisoru, Latvijas amatieru teātru asociācijas prezidenti Intu Kalniņu. Un par saulrietu un visu pārējo jautāsim arī salidojuma mākslinieciskiem vadītājiem režisoram Imantam Jaunzemam, kurš ir jau Ventspilī. Studijā Ingvilda Strautmana, režijā Regīna Bieziņa, raidījumu veido Santa Lauga un Andris Pavasars. Šī nedēļas nogale Ventspilī un Ventspils novadā būs īpaša, tāpēc, ka tur tiks spēlēti 39 Latvijas amatieru teātru iestudējumi, un tur sabrauks Latvijas amatieru teātri 13. Latvijas amatieru teātru salidojumā. Kā tas viss notiks, vai kā vismaz tas ir iecerēts, to mēs šodien uzzināsim, jo studijā ir Daci Vilna no Latvijas Nacionālā kultūras centra. Labdien! Labdien! Un Inta Kalniņa, Ausekļa Limbažu teātra režisora un Latvijas amatieru teātra asociācijas prezidenta. Labdien! Labdien! Un es jau redzījuma sākumā teicu, ka tas viss sāksies ar, es domāju, ka burvīgu saulrietu piekdienas vakarā Ventspilī, tad jūs visi būsiet sabraukuši un to saulrietu nosvinēsiet. Sakiet, salidojuma tā galvenā jēga jūsuprāt, kāda tā ir? Parādīt citiem, ko jūs esat izdarījuši, vai satikties? Manuprāt, kas salidojums amatieru teātriem, tas ir kas līdzīgs dziesmu svētkiem koriem. Jo, lai arī mēs esam dziesmu svētku dalībnieki amatieru teātri, un mēs diezgan plaši pārstāvam arī amatieru teātrus, mums bija diezgan liela programma aizvadītajos svētkos, bet šie svētki ir tikai svētki mums salidojums, kad mēs visi praktiski no 360 darbojošamies amatieru teātriem Latvijā, visiem ir iespēja piedalīties. Izrādes, protams, izrādes tiek spēlētas 39 šai reizē, bet jebkurā gadījumā pārējiem ir tas kopā būšanas prieks, satikšanās prieks, jaunu iespaidu gūšana un būt kopā ar saviem domu biedriem, jo amatieru teātris tas ir dzīvesveids. Tā man gribētos teikt. Latvijā amatieru teātri, kā Rīgā, tā citur, tiešām tas ir dzīvesveids, un tā ir tāda kustība, ko jūs jūtat kā spēcīgu dzīvesveidu. Man šķiet, ka teātris jau ir tāds ņemšanas un došanas process, aplis. Aktieris nākot uz mēģinājumiem saņem no autora, saņem no režisora, saņem no partneriem, un tad, kad viņš dodas pie skatītāja, jau ir izrādi, tad viņš atdod šo enerģiju, bet sākas atkal process atpakaļ, jo skatītājs jau arī viņam atdod šo enerģiju atpakaļ, un amatieru teātri tādā ziņā ir vienreizēja vienība pašvaldībās, kā tieši intelektuālais spēks, kas varbūt arī paceļ visu iedzīvotāju garīgo līmeni katrā pagastā. Un pašvaldības saprot šo spēku? Es nevaru apgalvot, ka visur. Jūs saprotiet, ne jau tāpēc, ka nesaprastu. Man šķiet, ka jebkura pašvaldība būtu gatava salabot ceļus vislabāk, uzcelt mājas, nosiltināt vislabāk, katram kolektīvam piešķirt līdzekļus braucieniem un tērpiem un muzikai, bet cik tās naudas man kā ir, tik ir. Bet vēlmi jau man šķiet, ka ir, jo cilvēks jau ir tās pašvaldības galvenā bagātība, ne jau tas budžeta eiro, bet tas cilvēks un tie cilvēki, kas ko dara brīvajā laikā, tie noteikti ir tā lielākā bagātība. Jūs teicāt 39 izrādes, un man jau tas vien likās daudz, bet tad jūs pieminējāt to ciparu, no cik izrādēm kopā šīs izrādes ir izvēlētas. Tad tas man liekas vispār fantastiski. Cik tad amatieru teātri Latvijā iestudē izrādes? Es domāju, ka katrs sevi cienošs kolektīvs vienu pirmizrādi gadā varētu nodot. Tātad, ja mēs esam ap 360 kolektīvu, kā es minēju, tātad mums ir 360 jaunie studenti. Gandrīz katrai gada dienai pa vienu. Jā, patiešām tā varētu teikt.
Nu jā, bet, protams, mēs esam ļoti dažādi starp tiem 360. Bet es domāju, arī tie kolektīvi, kas varbūt ir tādi, kas darbojas vairāk ar tādu, zinām, sociālu funkciju, kā tāda interešu kopa, arī šie kolektīvi ir vajadzīgi. Vajadzīgi pašvaldībai, vajadzīgi vietējiem cilvēkiem, jo mēs zinām, ka ne jau viss mēs dzīvojam lielās pilsētās un labi situētos novados, ja, un arī tajās mazajās pašvaldībās kaut kas ir vajadzīgs vairāk. Kaut kas ir vajadzīgs, lai cilvēks varētu pavērties no tās savas varbūt brīžam drūmās ikdienas, pavērties kaut kur citur un saprast, ka patiesībā dzīve ir skaista. Jā, bet ko nozīmē būt amatieru teātra režisoram? Tas nozīmē vispirms apskatīties, kādi jums ir pieejami aktieri, un tad izvēlēties lugu, vai izvēlēties lugu, un tad, es nezinu, iet, piemēram, pa Limbažiem un piemeklēt aktierus. Ir dažādi. Bet nenoliedzami katrs latvietis dzied, dejo, un katrs latvietis var spēlēt teātri. Jo to mēs redzam gan politiķu stāšanās reizēs, gan citur visur. Tātad latvietis teātri var spēlēt jebkurš. Pamatā jau ir tā, ka amatieru teātra režisors jau sāka strādāt ar bērniem. Piemēram, es strādāju ar bērniem jau no 1. klases. Un ja viņš ir 11. klasē, tad jau man nav jādomā par to, ko viņš gribēs vai ko viņš negribēs. Ir jautājums par to, ko mēs varētu izdarīt, ko mēs varētu iestudēt. Un tad jau arī veidojas šī pakāpenība. Bet, protams, aiziet jau pasaulē, un tāpēc mēs tālāk vienmēr, tas arī ir limbažnieks, tas arī ir spēlējis teātri. Tā kā repertuāra izvēle tiešām ir tāda, kas tiek veidota un par to tiek domāts. Bet, kas attiecas uz repertuāru, tad pasaulē, kad brauc amatieru teātri, piemēram, mēs daudz braucam pasaulē rādīt Latviju, tad pārsvarā arī pasaulē ved latviešu dramaturģiju. Un šais salidojumā jau būs tāds īpašs notikums, kad tiksies Baltijas valstu amatieru teātra asociācijas, jo mums reiz 2 gados ir Baltijas rampa. Tas ir tā sauktie festivāli, kad mēs braucam viens pie otra, un tad nākošais būs Sāremā salā, un tad ir ideja, kā mēs spēlējam, kā lai pasaka, latvieši spēlē igauņu un lietuviešu dramaturģiju, un igauņu spēlē lietuviešu, to atkal, saprotiet, tā, mēs tā mainamies, mēs iepazīstam, un šeit būs šī tikšanās, kad ieradīsies arī dramaturgi, arī no Latvijas Jānis Balodis būs un Sandija Kalniņa, un tad vēl būs Eriks Vilsons, un mums ir daudz draugi, kas ar amatieriem sadarbojas, un tad viņi prezentēs šīs dramaturģijas, un mēs asociācija domāsim, kā varētu tulkot, kā varētu piedāvāt šos te darbus latviešu teātriem, un lietuviešu un igauņu domās, kā piedāvāt to dramaturģiju atkal saviem teātriem. Un igauņu un lietuviešu dramaturgi arī jau būs savu piedāvājumu izteikuši, jā. Mēs tikko bijām Somijā, bija pat Ziemievalstu festivāls, kurā mēs skatījāmies igauņu dramaturgu un lietuviešu dramaturgu arī darbs, kur bija tiešām ievērības cienīgi, kad mūsu režisori varētu to paņemt. Tas taču ir kolosāli. Atkal tā ir bagātināšanās, vai ne? Vai amatieru teātri tiešām meklē šo jauno dramaturģiju? Vai, turpināt Blaumani, Zīvertu, tas viss ir skaisti? Vai jaunie dramaturgi arī spēj uzrakstīt lūgas, kas ieinteresē amatieru teātrus? Es domāju, ir ļoti dažādi un, paudīšu savu viedokli un varbūt netiks savu viedokli. Ir diezgan problemātiski šobrīd ar latviešu dramaturģiju, jo te arī 100 gramos kultūras kādreiz bija tāds sižets, un, ir jau tā, ka ja jau tā latviešu dramaturģija mums būtu tik laba, tad jau viņu arī vairāk iestudētu profesionālie teātri. Ir ļoti daudz jāsastopās ar tādiem darbiem, kuri varbūt tā nejaušības pēc un tādas, tā viņi nokļūst arī uz amatieru teātru skatuvēm, jo tas gan būtu aplam domāts, ka tas derēs amatieru teātrim, kas nedara profesionālam teātrim, jo tas vēl jo vairāk amatieru teātrim, ja viņš nejūt šo patiesības zirgsi tajā darbā, tad, ja viņš netic, tad ko mēs varam gribēt, lai notic skatītājs, kam viņš to spēlē? Tas ir, bet, protams, latvieši esam un latviešu dramaturģiju spēlējam. Jā, jūs jau pieminējāt Jānu Balodi. Es domāju, ka Jānis Balodis jau ir pierādījis, ka viņš var uzrakstīt lugas, kur ir patiesības zirgsts, ja? Jā, bet ir arī drusku otra lieta, man tā šķiet. Es pat kā režisori domāju, es saņemu šo lūgu. Ja? Mums ir arī dažiem amatieru teātriem pilnīgi speciāli rakstītas lūgas latviešu dramaturgu, bet kādreiz tā režisors pakautreiz tā prasītu. Zini,
mīļais, te tomēr būtu jālabo, te vajadzētu mainīt. Mums kaut kā tas autors drusciņ tāds, kā tad es viņam tā teikšu, ka viņš to darbu ir iedevis. Man liekas, ka ja šo te lietu attīstīsim tālāk, ja mēs par to sāksim lēnām kustināt, es domāju, ka var veidoties ideāls kopdarbs. Tas ir tāpat kā veidojot svētkus. Ir scenārija autors, ir režisors, ir scenogrāfs, un visiem šīs domas kopā liekot, veidojas ģeniālas lietas. Jā, nu šobrīd jau ir tāda prakse, ka autors strādā, dramaturgs strādā kopā ar režisoru, kas, pasaulē ir pazīstam un zinām lieta, ja, tā kā es domāju, ka amatieru teātriem vēl ir daudz ko darīt. Visi apāršņi vaļā. Jūs teātris radīs Anšla Veglīša bezkaunīgos večus? Jā. Jā, jūs ar lepnumu teicāt. Ļoti, jo tikko atkal es runāju par pasauli, tā kā es esmu valdes priekšsēdētāja vai prezidenta, kā var teikt, man ir arī šīs starptautiskā sadarbība. Eiropā arvien populārāk paliek senioru teātri. Arvien populārāk. Mums ir citādi. Mums kā aktieris sāk darboties 10-15 gadu vecumā, tā viņš bez mazai spēlē jau līdz 90, kamēr vēl kustās un uz skatuves var uziet. Jo mums ir viss tā ģimeniski, gadsimtos iestrādāts. Faktiski jau vajag dažādu pauģu cilvēkus. Protams, bet seniori Eiropā ir ļoti populāri, paliek arvien populāri, un mēs jau arī tagad sākam domāt, ka vajadzētu attīstīt arī šo formu, jo tā ir iespēja atkal kaut kur kādā caurumā ielīst un atkal Latviju parādīt, jo man šķiet, ka Latvija ir to vērts, lai viņu parādītu. Bet par večiem runājot, mēs esam pacēluši šos večus nevis Amerikas gaisotnē, emigrācijā, bet pacēluši pensionāru gaisotnē. Tie ir pensionāri, kas lēnām sāk domāt, ka vispār jādzīvo, un kas tad vainas? Taču, ka tu esi pensionārs. Kas kaiš dzīvot pensionāram? Aizbraukt, uzkāpt, izdarīt. Viss ir. Un priecāties par dzīvi. Jūs jau pieminējāt, ka svētkiem ir režisors un scenogrāfs, un mēs šobrīd esam sazvanījuši šī amatieru teātra salidojuma māksliniecisko vadītāju un režisoru Imantu Jaunzemu Ventspilī. Sveicināti, Imanta! Labdien! Sakiet, kāds ir amatieru teātru salidojuma mākslinieckā vadītāja galvenais uzdevums? Es saprotu, ka sākumā ir norganizēt skaisto saulrietu. Tiesa. Galvenais uzdevums, manuprāt, bija tas, iedot šim salidojumam arī kādu, tādu jēdzienisku slodzi, ja, ne tikai tāds prieks par kopā sabraukšanu laiku pa laikam, ja, ik pa 4 gadiem, bet arī, lai šis laiks, kopā sabraukšanas laiks būtu pilns arī ar, iespējams kādām atziņām un pārdomām. Un tas jēgpilnais spēks būs tas, par ko mēs jau šeit runājām, ka Baltijas teātri un Baltijas dramaturgi vienosies par kopējām lietām, vai būs vēl kāda jēga? Par dramaturgiem tas laikam būs stāsts vairāk par asociāciju, ja, tātad Latvijas amatieru teātra asociācija organizē šo semināru tīri Baltijas teātru sadarbības līmenī, bet salidojuma jēdzieniskās lodzes vairāk es to akcentēju, ja, kā runu par jēgu un būtību, ja, tieši amatieru teātra jēgu un būtību. Jo visu mēs zinām, ka dzīvojam dinamiskā, straujā laikā, ja, kad forma praktiski aizēno šo jēgu un būtību. Mēs runājam forma, spilgtas formas, interesantas, dinamiskas, un bieži vien mēs piemirstam par to pašu būtiskāko, kā vārdā mēs vispār strādājam. Ja. Un tādēļ es arī domāju, ka salidojums ir tas laiks, iespējams, amatieru teātriem padomāt, kas tad ir tas, ja, kā vārdā mēs darām to, ko mēs darām. Jūs, prāt, amatieru teātra tā jēga un sūtība mainās? Nē, tā nemainās. Tas jau ir tas fenomens, ja, ka jēga un būtība paliek viena un tāpat, mainās šīs formas, un ar šo formu mainības mēs bieži vien piemirstam šo jēgu. Jā, paldies jums. Es saprotu, ka jums vēl ir līdz atklāšanai daudz darba, un pēc tam būs šīs daudzās izrādes un droši vien vēl daudzi notikumi, tā lai jums pašiem visiem kopā būtu vienkārši burvīgas un skaistas dienas. Paldies. Es šobrīd saku režisoram Imantam Jaunzemam, kurš ir amatieru teātra salidojuma mākslinieckais vadītājs. Bet studijā ir Inta Kalniņa un Dace Vilne. Sakiet, lūdzu, vai jūs tos 39 iestudējumus pašus esat redzējušas? Man jāteic, ka es esmu redzējusi. Tiešām? Tieši tā. Un tad jums ir tāda vēlme vēl kādu redzēt otrais? Jā, starp citu, jo izrāde jau ir dzīva. Izrāde ir mainīga. Mēs arī profesionālo teātru izrādes, mēs taču skatāmies vairāk kārtīgi. Ja tā mūs ir uzrunājusi, vai arī gluži otrādi mēs gribam paskatīties, vai tiešām nevar labāk.
Jā, bet, jā, tas tāds man darbs ir, un visas 39 izrādes tiešām esmu redzējusi, jā. Jā, un tad visus 39 patiešām ir arī vērts redzēt, un jūs, Inte? Es neesmu visas redzējusi, bet lielu daļu jā, un tomēr es zinu, ka tās būs labas, un viņas būs interesantas, saistošas, dažādas, un tiešām bagātīgas. Es domāju, bagātinās gan katru skatītāju, gan arī solidojumu dalībnieku. Tās dažādās formas, vai šeit arī būs dažādas formas, un vai jums atlasot šis izrādes bija arī tā doma par to, lai tās būtu dažādas? Man šķiet, ka galvenais kriterijs tā ir izrādes kvalitāte. Jā, lai izrāde tomēr būtu profesionāli režisoru rokas uzlikta, un tad jau tas arī izkristalizējās, jo režisori strādā ļoti dažādi. Jā, rokraksti ir ļoti dažādi, un tad arī tas tur tā kopējā buķete ir ļoti labi tradicionāli iestudējumi. Ir tādi formas meklējumi vairāk, kaut kas jauns ieviests, ja, bet, jebkurā gadījumā, tādi mēs šobrīd izskatāmies. Šīs 39 izrādes tātad parāda to spektru, kādi šobrīd mēs izskatāmies amatieru teātri Latvijā. Jā, izrādes jau būs ne tikai Ventspils pilsētā, bet Ventspils novadā. Jā. Ir tāda jauka sakritība. Ventspils novadā vairākos pagastos šajā laikā ir pagastu svētki. Un līdz ar to šīs izrādes arī kuplinās pagastu svētkus. Tās, protams, pārsvarā ir brīvdabas izrādes. Ja vasarā ir vajadzīgs brīvdabas izrādes, ir ļoti jauka brīvdabas iestudējums arī cilvēku spēlē un rāda. Tā kā, tāds būs. Bērniem arī būs ko skatīties? Būs arī atsevišķas bērnu izrādes. Man jāteic, ka sākotnēji bija doma, ka mēs tā kā svētdienu vispār veltīsim vairāk bērnu izrādēm. Bet jāteic, nav tomēr tik daudz amatieru teātriem šo bērnu iestudējumu. Un tas varbūt ir saprotams, ja kolektīvam ir viena pirmizrāde gadā, tad, protams, viņam gribas kaut ko citu, ja, bet, būs arī bērnu izrādes, tā kā arī būs bērniem, ko skatīties Ventspilī. Jūs runājāt par to tendenci pasaulē, ka ir senioru teātri modē, varētu teikt. Šobrīd Latvijā nepastāv dalījums, es nezinu, pēc vecumiem, vai vienkārši ir amatieru teātri? Jā. Mums ir Latvijā ir tā īpatnība, kad salīdzinājumā, piemēram, ar Lietuvu, mums nav tik daudz bērnu kolektīvu, kuri darbojas tātad kultūras centru paspārnē, tātad kultūras ministrijas sistēmas pakļautībā. Mums vairāk ir šie skolu un bērnu jauniešu centru teātri. Un tā jau ir izglītības ministrijas sfēra, un viņi arī rīkos savus salidojumus skolu teātriem, bērnu jauniešu centru teātriem. Bet mums tātad pārsvarā ir šie, pieaugušo kolektīvi. Protams, ja mums ir izrādē vajadzīgs bērns, tā kā būs Salaspilī Īkstīte arī tiks spēlēts salidojumā, protams, ka Īkstīte būs Īkstītes vecumā. Ja? Bet tā ideja par senioriem, es uzskatu, ka ir vērts viņus attīstīt, jo es skatījos repertuāru, kas bija Vācu teātrī, un nosaukums lūgai, jūs zināt kāds? Šausmīgs. Erna, kad tu mirsi? Bet droši vien tā ir komēdija, vai ne? Protams, ka tā ir komēdija. Paskatīties uz savu vecumu, uz savu laiku, tāpat kā bezkaunīgajos večos, paskatīties uz savu laiku ar tādu prieku, kas tev ir dots dzīvē. Es jums varu pateikt vēl priekšā, ka ir iznākusi tāda grāmata Lāciņa Liķieris, kafija un laupīšana. Jā, es patreiz lasu. Jūs lasat, tad jau jūs zinat. Un Gundars Āboliņš lasīja un teica, ka vai tiešām nevienam režisoram neienāks prātā mūsu senioriem dot burvīgas lomas. Tas ir dievīgs. Tas ir dievīgs. Tā kā es domāju, ka gan jau parādīsies burvīgas senioru izrādes. Bet asociācijai, vai jums būs arī tādi, karstie jautājumi? Mums patreiz ir viens karstais jautājums. Asociācijas valde, jauna valde sākusi darbu šogad, tā īsti. Un karstais jautājums ir, mums savulaik bija Kultūra Kapitāla fondā mērķa programma amatieru teātris, kurā tika atbalstīti tādi lielāki, vērienīgāki iestudējumi, festivāli. Bet tad vienā brītiņā šī mērķa programma vairs nebija. Un šogad mēs tad rakstījām lielu vēstuli. Un mums atnāca ļoti jauka atbilde no direktora, ka viņa atzīst, ka ir vērts par šo mērķu programmu domāt. Mums ir jāsastāda skaidrība, jābūt skaidrībai, kādas naudas, kādām nozarēm, kādiem virzieniem, jo ne jau ikdienas darbam, ne jau mēs tur varbūt kādai nagliņu iesišanai vai kādas lietas pagatavošanai vien prasīsim. Te varētu būt tiešām varbūt, ka šis projekts, kur tulkošanai nepieciešams, vai jaunu autoru honorāriem, vai kādu festivālu organizēšanai. Darba iespējas, vai radošie braucieni, vai radošās mācības.
Iespējams. Ja šobrīd ir tāds projekts, tad jūs startējat kādā kategorijā kultūra kapitāla konkursā? Mēs mēģinām pie profesionāļiem. Jā, kopīgajā teātra programmā. Un tad vienu varbūt arī atbalstu no visiem tiem ieteikumiem. Es ceru, ka jums veiksies satikties, spēlēt teātri un arī nopietni pastrādāt, lai iesniegtu šos priekšlikumus Kultūra kapitāla fondam un runā, ka krīze esot aiz muguras. Viss ir atkarīgs no domāšanas veida un pieslēgšanās momentam, jo naudu jau vienmēr var atrast, vajag tikai tā pabīdīt to vienu cipariņu uz vienu pusi, cipariņu uz otru pusi, un amatieriem jau daudz nevajag, tikai tik, cik lai varētu atplast. Jā, un man vienmēr šķiet tomēr interesanti, ka saka, mēs pameklēsim budžetā, ja? Tā kā es ceru, ka atradīs arī budžetā naudu mērķu programmai amatieru teātra notikumiem. Tātad 13. Latvijas amatieru teātru salidojums Ventspilī sāksies piekdienas vakarā. Es tiešām novēlu, lai jums būtu skaistas, radošas šīs dienas. Jūsu salidojumā klāt būs arī kolēģi Ruta Rikša, kur nopietni seko līdz tam, ko dara Latvijas amatieru teātri, un es ceru, ka Ruta mums arī to pastāstīs, kā jums ir gājis. Jā, es vēl varu piebilst, ka mums arī būs salidojumi viesos teātra zinātniece Līga Ulberte, režisors Eriks Vilsons, un, protams, ka viņi arī to visu aprakstīs vietnē Kroders LV, un arī Edita Tiškeizeri ir apsolījusi rudens 1. teātra vēstneša numurā arī ielikt kaut ko par mūsu norisēm amatieru teātra salidojumā. Un tad mēs arī palasīsim. Paldies jums! Tad, lai jums ir skaistas dienas, paldies, es saku Dacei Vilnei un Intai Kalniņai. Paldies! Paldies!